Un piedāvājam kārtējo Aldara topu. 5. vietā nonākam Vidzemes Olimpiskajā centrā. Pirmā savstarpējā spēle Valmiera pret Liepāju. Spēle tojās beigām, liepainieki sāk presēt, iet pa 2 virsū valmieriešiem, bet laba bumbas kustība, kas noslēdzos ar sulīgu danku Dāvim Rozītim. Kaufmanis, Aigars Šķēle, Mārtiņš Laksa, bez neviena dribla tiek atrasts Tornis Dāvis Rozīts groza apakšā, kurš kā kārtīgam centram pienākās finišē ar autoritāti. 4. vietā nonākam mūsu superpusfinālā. Ventspils VF pirmā spēle Ventspils Olimpiskajā centrā. Pako Krusts nonāk grūtā situācijā lauku malā, bet šeit asas pagrieziens, caurgājiens un 2 punkti par spīti Māra Gulbja piezīmei. Krusts, elegants pagrieziens, Žanis Pēners nokavē un Krūzam 2 punkti ar sodu. As sākums VF komandai un VF-ieši arī uzvar pirmajā spēlē. Adios, amigo! 3. vietā nonākam tajā pašā mačā Ventspilī. VF uzbrukums, Džošs Bostiks dodās caurgājienā. Tūlīt būs 2 punkti, bet Arķovs Buķankovs domā savādāk. Sulīgs bloķēts metiens. Iespaidīgi aizsūta viņš mājās Džošu Bostiku. Reizeknietis Arķoms Buķankovs. Lielisks bloķēts metiens. 2. vietā atkal superpusfināls. Ventspils VF sērijas pirmā spēle Ventspilī. Vilijs Dīns ieraujās soda laukumā, lieliska Derika Niksa piespēle un Dīns triec bumbgrozā no augšas ar pārliecību. Atsproties ar 2 kājām un ar 2 rokām. Atgādināšu, Vilija Dīna augums 1,88 cm, vecums 36 gadi. Lūk, kādam profesionālam jābūt ir attiecībā pret savu ķermeni. Un Aldara topa 1. vietā atgriežamies nedaudz senākā pagātnē. 4. fināla sērijas mačs Liepāja pret Jūrmalu. Sērijas 3. spēle. Keisijs Roberts dodās caurgājienā, bet Krists Ričards uzlec ļoti augstu. Viņai iemiesojās Jānis Šmēdiņš un viņš ar sulīgu gremdi novada bumbu ārpus laukuma. Topa 1. vietā Kristofers Ričards.